Gan manai mātei, gan tēvam ir varikozes vēnes. Sāku pamanīt, kā arī man uz kājām redzamas uz ārpusi izvirzītas vēnes. Turklāt mana vecākā māsa veica varikozo vēnu ārstēšanu jau vidusskolā, tieši pirms augstskolas, tāpēc izteiktu varikozo vēnu simptomu parādīšanās uz kājām bija tikai laika jautājums. Pamanāmākais simptoms bija pietūkums un nogurušas kājas dienas beigās. Tā kā strādāju darbā, kur visu laiku nācās stāvēt kājās, izjūtu varikozo vēnu izraisītu kāju pietūkumu ikdienu. Brīdis, kad tiešām sapratu, ka kaut ko nepieciešams darīt, bija pēc gara pārlidojuma ar lidmašīnu, jo lidmašīnai nolaižoties, mēģināju uzvilkt kurpes, ko lidojuma laikā bija noāvis, bet nespēju to izdarīt, jo kājas bija tik ļoti pietūkušas. Tad sev teicu, vecīt, pienācis laiks kaut ko darīt. Ja neuzsāks ārstēšanos, pastāv palielināta iespēja, ka tavās kājās var veidoties asinsvadu nosprostojumi un beigās ir iekaisums. Turklāt biju pamanījis, ka ikreiz, kad nedaudz noskrāpēju vai norīvēju pēdu, bija nepieciešams ilgāks laiks, lai tā sadzītu. Daudz man vaicāja, kāpēc gaidīju tik ilgi un tikai tagad uzsāku varikozo vēnu ārstēšanu, jo esmu ārsts un ārstēju varikozās vēnes 12 līdz 14 gadus. Tātad zināju arī iespējamos blakus efektus. Ja vēnes netiek ārstētas. Kāpēc es tās neārstēju? Redziet, pat zinot, ka mūsdienās vēnu ārstēšana ar lāzeri un radiofrekvenci ir mazāk agresīva, tāpat redzēju, ka tas sāp un nepieciešams zināms laiks, lai atveseļotos pēc ārstēšanas. Tāpēc visu laiku to atliku un atliku. Izvēlējos vēnu slēgšanu ar bioloģisko līmi Venasilu sistēmu, jo tā ir vismazāk agresīvā terapija. Tā arī ļauj uzreiz atgriezties pie ikdienas pienākumu veikšanas. Es to izvēlējos, jo pašlaik pieejamās terapijas pieprasa atsāpināšanu. Daudzām nepieciešama arī masīva anestēzija, un zināju, ka pastāv arī neliels risks apdedzināt daļu no audiem. Ar Venasilu nekas no iepriekš minētā nav problēma. Man nevajadzēja atsāpināšanu, nevajadzēja arī lokālo anestēziju. Un vēl viena lieta, kas man ir ļoti svarīga, pēc procedūras nebija vajadzīgs nesāt kompresijas zeķes. Patiesībā man nebija nekādu simptomu, un uzreiz pēc procedūras varēju darīt daudz ko no ikdienā ierastā. Mani ļoti pārsteidza, ka procedūra ne tikai atbilda gaidītajām, bet pat pārsniedza to. Cilvēki man jautā, kāpēc izvēlējos Venasilu ārstēšanu, un kad to veicu praktiski, procedūru izdarīju laikā, kad atrados atvaļinājumā Vācijā. Un vienkāršā atbilde, kāpēc bija nepieciešama tikai pusstunda, lai izārstētu abas kājas. Varēju vienkārši ienākt un iziet, nepārtraucot savas aktivitātes un turpināt atvaļinājumu, neizjūtot simptomus. Patiesībā nākamajā dienā jau noīrēju auto un devos no Vācijas uz Šveici un pēc tam uz Itāliju, lai nākamās 2 dienas pavadītu pārgājienā pa Itālijas kalniem, un šajā laikā neizjūtu nekādus simptomus. Kā radiologs ar 28 gadu pieredzi, kurš īpaši praktizējis varikozo vēnu ārstēšanā vairāk nekā 14 gadus, varu teikt, ka jaunā terapija ar Venasilu ir pierādījusi sevi kā progresīvākā no pašreizējām ārstēšanas metodēm. Tāpēc aicinu ikvienu ar varikozu vēnu simptomiem ilgāk negaidīt un tūlīt uzsākt ārstēšanos, jo simptomi izzudīs vienā acu mirklī, un pati procedūra ir tik saudzīga un vienkārša.